Esiet sveicināti visi mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Miers un žēlastība, lai ir ar ikvienu no jums šeit dievnamā, un arī ar ikvienu, kas ir kopā ar mums savās mājvietās. Kā jau mācītājs Matījs teica, tad šī gada mūsu draudzes Ziemassvētku tēma ir Nāc Jēzu. Nāc Jēzu. Un tātad domāsim par nākšanu. Un iesākumā kāds stāsts no dzīves. Kādus gadus atpakaļ mēs ar sieviņu bijām kādā ceļojumā. Un mūsu 5 bērni palika mājās, viņus pieskatīja mana māsiņa. Un tad, kad mēs atgriezāmies, tad jau īsi pirms atgriešanās mūs informēja, ka mājās gaida kāds pārsteigums. Mēs domājam, kad būs sakārtot māju, un bērni būs mierīgi, un būs tāda mierīga atgriešanās. Bet tad, kad mēs ienācām iekšā, tad mūs sagaidīja suns. Jo vidējā meitiņa Grietiņa, tās 10 dienas, kad mēs bijām prom, no patversmes bija atvedusi suni. Un ne jau kādu pūdelīti vai kādu mīlīgu sunīti, bet vienu no visstiprākajiem suņiem - Staffords terjeri, kas, kā saka, viņš pat varot cīnīties savu sakodienu dēļ ar lāčiem. Un sieviņa novērtēja to situāciju un bez liekām emocijām teica: vai nu es, vai suns. Un es jūtu, ka tā situācija kaut kā jāatrisina ir. Un tad es tā padomāju, 10 dienas suns ir bijis brīvībā. Aprūpē. Izrādās, ka saimniece viņu ievietoja suņu patversmē, tāpēc, ka nevarēja viņu novaldīt. Viņš bija tik stipri viņa rāvis, kad viņa krita un salauza ribas. Bet to mēs nezinājām. Un es tēloju žēlsirdīgo zamerieti, jo tomēr Dieva vārds bija iekritis manā sirdī. Un es teicu, kā mēs pēc brīvības, pēc šīm labām dienām viņu vedīsim atpakaļ un iesprostosim atkal krātiņā. Un tā suns palika, un viena no lielākām, kas viņu mīlēja, bija mana sieviņa. Un šajā mīlestībā viņš nodzīvoja, salīdzinot ar cilvēku mūžu, apmēram 100 gadus. Grietiņai meitiņai jau šī vēlme palīdzēt dzīvniekiem nerimās, un uz doto brīdi viņi rūpējas par kādu lielāku dzīvnieku. Tur kādā zirgu stallī bija kāds liels zirgs, kur neviens nevarēja valdīt, un kuram neviens nevarēja kaut ko pavēlēt, izņemot Grietiņu. Un šis saimnieks pirms kāda neilga laika teica: Grietiņa, es tev viņu dāvinu. Un viņi rūpējās par kamus. Bet kāpēc es to stāstu? Es sapratu, ka, kad mājās ir kāds dzīvnieks, kā suns, tad viņam ir jāiemācās dažas lietas. Un tā pirmā un galvenā, ka viņš klausa saimniekam. Un tāpēc es mazliet viņu dresēju. Un īstenībā šī stafs suga ir ļoti paklausīga, uzticama, un viņa ārkārtīgi mīl un aizsargā mazus bērnus. Bet tas galvenais uzdevums bija, lai suns klausa saimniekam. Un ik pa brīdim mēs to trenējamies, un viņš vienmēr paklausīja. Bet tad kādā brīdī es ievēroju, ka suns ir kādā zināmā distancē no manis. Tad viņš apstājās, pagriez galvu un novērtē situāciju. Un tad viņš pieņem lēmumu, ka viņš ir pārāk tālu no saimnieka, lai viņam klausītu. Un tā tas ik pa brīdim atkārtojās. Un ja es gribētu viņu dabūt atpakaļ, man bija jāiet pie viņa. Un redziet, ko tas stāsts pasaka? Tas īstenībā pasaka kaut ko par Ziemassvētkiem. Mēs jau kā cilvēki, Dieva radīti, gribam viņa svētību, gribam viņa aprūpi, gribam viņa mīlestību. Bet tad kādā brīdī mēs domājam, bet es labāk pats dzīvošu. Tā kā man patīk.
tā, kā es gribu. Un tad mēs aizējam no Dieva pietiekoši tālu, lai nevajadzētu viņu klausīt, lai nevajadzētu būt kopā ar viņu. Un tāpēc Ziemassvētku vēsts ir par nākšanu. Un šajā vakarā domāsim par tādām 3 patiesībām attiecībā uz nākšanu. Proti, pirmā, ka Kristus reiz ir atnācis. Jēzus reiz ir atnācis. Jā, varbūt mazliet kādus gadus ātrāk, mazliet gadus vēlāk nekā 2025 gadus atpakaļ, bet skaidrs, ka mēs šo mūsu jauno ēru skaitām no Kristus dzimšanas. Tik nozīmīgi bija viņa atnākšana, un tā izmainīja visus cilvēces vēsturi. Un tāpēc mēs svinam viņa nākšanu pasaulē. Un Bībele jau runā par to, ka no radīšanas mēs dzīvojam tādā lineārā laikā, proti, kad ir savs sākums un noslēgums, pa vidu ir dzīve. Ir kādi vēsturnieki kā Špenglers, Toynbīs, kas runā par civilizācijas cikliskumu. Ir dažādi cikli, bet vienalga arī viņi uzskata, ka ir civilizācija dzimusi, viņa ir attīstījusies un gājis bojā, un tad nāk kaut kas cits. Un tātad Dievs radīja mūs, un pirmie cilvēki dzīvoja kopā ar Dievu, un kā Dievs secina, viss bija labi. Cilvēks bija vientuļš, Dievs radīja viņam palīgu, sievu, bet tad mēs redzam, ka pirmie cilvēki nenovērtēja to, kas ir. Un tur, kur ir nenovērtēšana, tur ātri iezogas nepateicība. Un tur, kur ir nepateicība, tur ātri piezogas neapmierinātība. Un tur, kur ir neapmierinātība, tur ātri mēs pakļaujamies kādiem kārdinājumiem. Un tā tas notika ar pirmiem cilvēkiem. Un viņi zaudēja nemirstību, un viņi zaudēja paradīzi. Un no tā brīža Dievs meklēja cilvēkus atpakaļ pie sevis. Viņš tik ļoti mīlēja to, ko viņš radījis, ka viņš meklēja iespējas, kā cilvēkus vilkt atpakaļ pie sevis. Un arī cilvēks visu mūžu ir meklējis ceļu atpakaļ pie Dieva. Caur patriarhiem, caur praviešiem, caur Jēzu Kristu Dievs meklē šo ceļu atpakaļ. Jēzus Kristus nāca. Un, kad mēs lasām Veco derību, šo Bībeles grāmatas pirmo daļu, tad citi teologi saka, apmēram 300 pravietojumu ir par to, ka reiz nāks Jēzus, caur kuru mēs varēsim nākt atpakaļ pie Dieva. Ļoti tieši un konkrēti ir apmēram 60 pravietojumi, kas runā par Kristus atnākšanu. Piemēram, pravietis Miha 700 gadus pirms Kristus dzimšanas. Viņš pravieto ļoti konkrēti par to vietu, kur Jēzus piedzims. Viņš tur saka, bet tu Betlēm, Efrat, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tam, kam būt par valdnieku. Viņš ļoti konkrēti pravietoja par kādu vietu, kas piepildījās. Pravietis Jesai, kas arī ir Mihas laikabiedrs, arī apmēram 700 gadus pirms Kristus, ļoti konkrēti pravieto: tas kungs pats jums dos zīmi, redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imānuels, Dievs ar mums. Un tur vēl kādā vietā pravietis redz gar acīm, ka mums ir piedzimis dēls, mums ir piedzimis bērns, valdība guļ uz viņa pleciem. Daudz gadi gāja, bet tas piepildījās. Un Romas impērijas laikā, bija pirms tam jau daudz impērijas, bet Romas impērijas laikā Kristus piedzima. Tāpēc, kad Romas impērijā bija izveidota ceļu sistēma, ceļu tīkls tāds kā nekad līdz šim pasaulē, apmēram 400,000 kilometru. Romas impērija savienoja ceļi, no tiem apmēram 1/4 daļa bruģēti. Romas tiesiskā sistēma, administratīvā sistēma nodrošināja zināmu kārtību, un līdz ar to arī vēsts par Kristus dzimšanu varēja izplatīties tā laika pasaulē līdz mūsdienām. Pravieši to, ko sacīja, tas piepildījās. Vai tu tici, ka Jēzus Kristus ir piedzimis? Vai tu tici, ka Jēzus Kristus ir nācis šajā pasaulē?
Kas vēl par to liecina? Vēsturnieki. Jūda vēsturnieks Jozefs Flāvijs savos darbos piemin Jēzu, Romas pārvaldnieks Plīnijs un Romas vēsturnieks Tacīts savos darbos piemin Jēzu. Arī Jūda Talmudā mēs varam lasīt, un vēl arī kādos arābu rakstos Jēzus tiek pieminēts. Un īstenībā Jēzus vēsturiski tajā laikā tiek pieminēts vairāk nekā vairums antīko autoru un cilvēku, kas ir dzīvojuši. Un tāpēc neviens nopietns zinātnieks nenoliedz Jēzus vēsturisko eksistenci. Bet vēl kāds arguments, kāpēc mēs ticam, ka Jēzus ir nācis, tāpēc, ka joprojām šodien vairāk kā 2,5 miljardi no pasaules iedzīvotājiem sevi uzskata par kristiešiem, par Kristus sekotājiem. Apmēram 30–32% no pasaules iedzīvotājiem sevi uzskata par kristiešiem. Joprojām. Un, ja mēs skatāmies Eiropas civilizācijas vēsturē, tad lietas, kas izveidoja šo kultūru un šo civilizāciju, ir balstītas kristietībā. Sākot no sociālām lietām, kā rūpēties par nabagiem, par bāriņiem, par slimnīcām, no tiesiskuma, kas balstās baušļos un Kristus mācībā, no universitātēm, Harvarda, Oksforda, kas ir veidota ar kristīgu ievirzi, tāpat zinātne, māksla, kultūra, viss bāzējas kristīgā pārliecībā. Jēzus reiz atnāca, bet Jēzus ne tikai piedzima, bet viņa atnākšana joprojām ietekmē arī mūsu šodien. Un tāpēc tas jautājums ir, vai es ticu, ka Jēzus ir nācis reiz pasaulē. Tā otra lieta, domājot par nākšanu, ir tā, ka Jēzus reiz nāks atkal. Jēzus reiz nāks atkal. Un tur Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Es jūs neatstāšu bāriņus, es nākšu pie jums. Redzi, es nāku drīz un mana alga līdz ar mani. Atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem. Vai mēs dzīvojam ar to realitāti, ka reiz Jēzus nāks vēlreiz? Un kādreiz mēdz uzskatīt, ka Zemi kādos brīžos ir piemeklējis kāds meteorīts, kas ir nokritis un izmainījis cilvēces attīstību kaut kādā veidā. Bet salīdzinot to ar Jēzus Kristus otro atnākšanu, tas ir kā mazs akmenīts. Jo, ja Jēzus reiz piedzima tur kūtī, nemanāms, no citiem cilvēkiem paslēpts, tad Jēzus otrā atnākšana būs tāda, ko neviens nevarēs nepamanīt. Tā būs tik grandioza, tik iespaidīga, ka tā visu pasauli un cilvēci satricinās un pārveidos. Vai es esmu gatavs sastapties ar Kristu, kas kādreiz nāks? Vēl vairāk, vai es esmu gatavs Dievu priekšā reiz nostāties, kad mana dzīve beigsies? Dievs zina pilnīgi visu par manu dzīvi, tāpēc arī Viņš vienīgais dos vispareizāko un taisnīgāko spriedumu. Dievu priekšā mēs nevarēsim paslēpties. Vai es esmu gatavs sastapties? Un arī mēs jau esam kādreiz piedzimuši un kādu laiku šeit esam dzīvojuši, bet agrāk vai vēlāk arī pienāks tas brīdis, kad mums būs jāaiziet. Vai esam tam gatavi? Vēl starp šo atnākšanu, kas reiz bija, un atnākšanu, kas reiz būs, ir kāds laiks. Tas ir žēlastības laiks, lai mēs meklētu un sastaptos ar Dievu caur Jēzu Kristu. Tāpēc tas ir pacietības laiks, tas ir ticības laiks. Viens no maniem mazdēliņiem, Rafaels, 7 gadus puisītis, kas tāpat kā visi bērni, kādreiz ir paklausīgs, kādreiz draiskulīgs, kādreiz mācās, kādreiz spēlīts spēlē, bet arī apmeklē svētdienas skolu. Šajā Ziemassvētku laikā vienu vakaru pie vakariņu galda sēžot, saka: mammu,
man ir tāda sajūta. Man ik pa brīdim uznāk tāda sajūta, ka Jēzus nāks drīz. Mamma saka, kad tev radās tāda sajūta? Un Rafs saka, nesen. Un tad viņš piebilda, šī pasaule sabruks, un Jēzus uzcels jaunu pasauli. Pasauli, kurā vairs nebūs bēlns. 7-gadīgs bērns to saka. Kaut kas uz viņu ir uzrunājis. Un ja tu pazīsti Jēzu, ja tu tici Jēzum, un ja Jēzus ir tava realitāte arī ikdienā, tad tu droši vari sacīt ne tikai, kad Jēzus reiz atnāca, un viņa atnākšanu var svinēt Ziemassvētkos, bet tad tu droši vari arī sacīt, kungs nāc vēlreiz. Es esmu gatavs. Un tāpēc tā pēdējā lieta, par ko varam domāt saistībā ar nākšanu, ka mums nepieder pagātne, un mēs nevaram iespaidot un nezinām nākotni, bet mums pieder šodiena. Un tāpēc šodien ir tas labvēlīgais laiks, kad mēs varam savu izvēli izdarīt par Kristu. Par Kristu. Tas jautājums ir, kam es teikšu, nāc manā dzīvē. Tas jautājums ir, ar ko es gribu būt kopā. Kas man ir tas visdārgākais, vistuvākais, vismīļākais. Kāds gadus atpakaļ man bija kādas laulības kādā sirmā dievnamā. Un saņēmām ziņu, ka Līgava tūlīt būs klāta. Un visi viesi ir sasēdušies smuki dievnamā. Sāk spēlēt stīgu kvartets tur balkonā. Ienāk vedēji, ienāk mācītājs, ienāk līgavainis. Visi viesi pieceļās, mūzika skan, tūlīt jānāk Līgavai. Mūzika skan, bet Līgava nenāk. Mūziķi nospēlē vēl vienu gabalu. Ja vienmēr uz kādzām droši paliek, nedroši sagatavoti rezervē. Nospēlē otru gabalu, Līgava nav. Mūziķi spēlē vēl vienu gabalu. Līgava neienāk un viesi apsēžās. Mēģinot glābt kaut kādu situāciju, es sāku kaut ko teikt par to, ka laulībā vispār pacietība ir vērā ņemama lieta. Es tā kā piekrītu un, protams, domāju to uz Līgavu, ne uz sevi, bet labi, es beidzu runāt, vēl sāku spēlēt mūziku. Un atverās durvis, un kāds gaišums ienāk dievnamā. Un es Līgavaņiem vienmēr biju teicis tā, ka tad, kad Līgava nāks un būs pie pirmajiem soliem, tad tu noej pretī un pie savas kreisās rokas paņem Līgavu un tad apnāciet. Un parasti ir tā, ka tad, kad Līgava parādās un nāk visā savā skaistumā un krāšņumā un godībā, tad Līgavainis viņu tādu ierauga pirmo reizi, un viņš ir tik pārsteigts un aizgrābts un tik īpaši izjūtās, ka viņš sastingst. Un tad, kad tā Līgava tuvojas, tad man parasti jāpiebaksta, tu tad ej. Bet šajā gadījumā bija tā, ka tās durvis atvērās un ka tā Līgava parādījās. Burtiski viņš gandrīz skriešus aizskrēja. Man liekas, ka cilvēki vēl aplaudē. Kaut gan viss tikai sākās. Un ko tas parāda? Ka viņš tik ļoti gaidīja. Tik ļoti gaidīja, viņš tik ļoti mīlēja. Viņš tik ļoti vēlējās būt kopā, būt blakus. Un tāpēc tas jautājums ir, kam es teikšu nāc? Ar ko es vēlos būt kopā? Un šodien, ja mēs dzīvojam laikā, kad tik bieži skan šie aicinājumi, nāc un pērc, nāc un iegādājies, nāc un piedalies, nāc. Bet mēs redzam, ka tik ļoti bieži šie aicinājumi mūs apmāna, un mēs jūtamies iztukšot, piekrāpti, piemānīti un dažkārt kā važās esoši. Bet Jēzus
Jēzus, kas atstāja godību, kas atstāja savu godību un kļuva kā cilvēks, inkarnējās kā cilvēks, nāca pie mums, lai mēs kļūtu par Dieva bērniem, lai mēs varētu atpakaļ būt sadraudzībā ar Dievu. Jēzus piedzima Betlēmē kūtī, ļoti lielā vienkāršībā, pieticībā, pat nabadzībā. Un tas liecina ko? Ka ik viens cilvēks var pieiet pie Jēzus. Un mēs jau zinām, kā tas ir reālā dzīvē. Jo lielāks priekšnieks, jo grūtāk vispār pie viņa tikt. Un arī ļoti daudz lietas ir ar kaut kādu iepriekšēju pierakstu, kurš varbūt ir pēc mēneša vai pēc pusgada. Bet Kristus ir atvērts ikvienam cilvēkam. Un ikvienam viņš saka, nāc. Un vai tā nebūtu lielākā kļūda mūsu dzīvē, ja šo izdevību mēs palaistu garām? Ja mēs neaicinātu Kristu savā dzīvē. Kristus piedzima tik vienkārši, tas arī liecina par to, ka šī pasaule jau nav paliekama vieta. Mūsu piederība nav šai pasaulē. Mūsu piederība ir debesis. Un tāpēc gudrie, kas meklēja Jēzu pilī, atrada viņu kūtī. Vietā, kur jebkurš cilvēks var ienākt, ja vien viņš nav lepns, ja viņš nav aizņemts ar sevi. Pilis ir grūti atstāt. Bagātība neļauj to pamest. Vara un spēks ir grūti to atdot citiem. Bet Jēzus no godības atnāca. Un kā ar mani? Kā ar mani? Šodien, kad mēs dzirdam šo aicinājumu, Jēzus saka, nāciet šurp pie manis. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu iepriecināt. Bībele saka, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Šodien, kad jūs viņa balsi dzirdiet, neapcietiniet savas sirds. Lepnums apcietina sirdis. Bailes dara sirds cietas. Grēks apcietina sirdi un dzīvi un neļauj atvērt durvis Kristum. Bet ja mēs esam šajā ceļā, ko gāja reiz pazudušais dēls, kas bija visu pazaudējis, un kas pie atziņas nāca un sacīja, es neesmu cienīgs tēvs. Es esmu grēkojis. Vai kā ļaundaris pie krusta, apzinoties savu grēcīgo pagātni, lūdza Jēzum, kungs, piemini mani, kad tu reiz būsi paradīzē. Un tēvs skrien dēlam pretī, apkampi, atjauno viņa statusu un rīko svinības. Un Kristus saka šim ļaundarim, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un to atdarīs, es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestību. Redziet, kristietība nav ticība, kas mūs tur kaut kādā nebrīvē. Kristus saka, es turēšu mīlestību. Kristietība ir svinības, tas ir prieks. Un tāpēc, kad mēs domājam par nākšanu un kad mēs kādam sakam nāc, tad mēs domājam par kaut ko ļoti pozitīvu. Mēs jau kādam aicinam nāc, tāpēc, ka tas ir patīkams, tāpēc, ka tas atbalsta, tāpēc, ka viņš ir saprotošs un klātesošs, tāpēc, ka viņš ir mīļš. Tāpēc mēs sakam, nāc, esi kopā ar mani. Un pats Kristus klauvē pie mūsu sirds un dzīves durvīm. Un tāpēc, lai šajā vakarā mēs varam pie sevis arī šo lūkšanu raidīt. Kungs Jēzu, nāc manā dzīvē. Kungs Jēzu, es atveru savu sirdi, es atveru savu dzīvi Tev.
Kungs, Jēzus, piedod to, kas tev nav paticis, un dari mani par savu bērnu. Un kad Jēzus manā dzīvē vairs nav tikai bērniņš Ziemassvētkos, bet valdnieks, ar kuru es rēķinos un kas ir mans klātesošs, vislabākais palīgs ikdienas, tad mēs saprotam, ka mana piederība nav šī pasaule, bet debesis. Un tad, kad mēs apzināmies, ka esmu kopā ar Kristu un mana piederība ir debesis, tad mēs varam arī droši sacīt: nāc, Kungs Jēzus, nāc, Kungs Jēzus. Pielūgsim Dievu. Kungs Jēzus, mēs pateicamies, ka šajā vakarā varam pieminēt, atcerēties un svinēt Tavu nākšanu pasaulē, Tavu piedzimšanu. Mēs pateicamies, Kungs Jēzus, ka caur Tevi mums ir atkal tilts atpakaļ pie radītāja un pie godības. Un mēs pateicamies, Kungs Jēzus, ka Tu dod arī skaidru atbildi par to, kas reiz būs. Un mēs pateicamies, ka līdz tam laikam, kad reiz šī pasaules eksistence noslēgsies, Tu esi klātesošs caur savu svēto garu, caur savu vārdu, caur brāļiem un māsām. Un tāpēc, Kungs, mēs arī šajā vakarā no sirds lūdzam pēc šīs pārliecības un skaidrības, kad mēs esam ar Tevi, ka Tu esi mans Kungs. Un tāpēc, Kungs Jēzus, mēs lūdzam, dari mani gatavu šai dzīvei un mūžībai. Kungs Jēzus, ienāc manā sirdī. Kungs Jēzus, es uzticu savu dzīvi Tev. Esi man grēciniekam žēlīgs. Dari mani par savu bērnu. Mēs pateicamies par Tavu žēlastību, kas joprojām ir dāvāta. Un tāpēc mēs varam teikt līdzīgi kā Bībeles pēdējā lapas pusē, kur lasām: tiešām es nāku drīz. Tiešām nāc, Kungs Jēzu, drīz. Āmen.